Kā tad iemācīties piebremzēt, nebaidoties, ka mēs varētu atpalikt? Nu, pirmkārt, bailes ir dabiskas, viņas ik pa brītiņam uznāk. Tas, kas ir svarīgi, trenēties, lai tā kā pirkstu galos ir spēja piebremzēt, spēja atpūsties, spēja atjaunoties. Un kas ir vēl ļoti būtiski, ka mēs katrs, ja mēs to trenējamies darīt, mēs pazīstam tad sevi. Mēs zinām, kad mums tiešām ir nepieciešama atpūtā, kad mēs, gribam atlikt un prokrastinēt. Bet to katrs var saprast tikai mēģinot, un arī tā kā saprast, kas ir tas optimālākais laiks, cik kuram ir jāguļ vai cikos ir jāceļās, kad mums ir tas prime time, kad mēs vislabāk strādājam. Viena būs cīruļa, otra būs tā kā es pūcis, un tad kad man saka, ka vajag 5 AM klubu, lai kaut ko sasniegtu. Es saprotu, ka es varu vienu reizi mūžā to izdarīt, bet principā tas nebūs mans veids, kā sasniegt labos rezultātus. Tāpēc trenēšanās ir ļoti svarīga, un tad arī nebūs bail, jo mēs zināsim, ka, ja es tagad aiziešu vakarā gulēt, es izgulēšos, un es, piemēram, no rīta uztaisīšu to izrāvienu un izdarīšu to savus darbus, un viss būs kārtībā, es nebūšu nokavējis, būs labs rezultāts. Un mums tas liksies pat dabiski.